22.07.2015. Būs labi. Šodien dzeram mēs kopā, bet rīt jau personas svešs. Tā ir modernākā rīcība, līdz brīdim es esmu padevies, kad kāds svešais mani saukā par draugu. Līdz ar to visa pasaule zinām, kā pazīstam augu. Šeit es ienācu, noklīdusi žurku uz ielām. Tā mūzika narika man vielu vajag biežāk. Mani nesauc repers, es esmu cilvēks ar galvu. It kā saka tā viss, bet tomēr saprāta nav. Mani neuztrauc, kādi cilvēki ir uz šīs pasaules. Pārāk bieži redzu, kā tās gudrās smadzenes sakals. Doties kārā vienam no pārāk gudri, lai gan dzīve negaidīs tādu atbildi kā bail man. Jā, man patīk, kad vientulība virmo, bet par daudz tās apkārt, tad prāts spēlē minoru. Es protu smaidīt bieži, kaut iekšā adata sadurts, un man nevajag sevi meklēt, jo neesmu pazudis. Es varētu saskaitīt katru sekundi, ko pavadīju ar viņu. Blakām bija man par pārējo nelikos ne ziņas. 22. jūlijas viņš gaida mīļoto mājās. Kaut ir skumji, bet pieredz pie tās sajūtas tālās. Slavāk būšu stabuls, kādreiz muguras diriģenta bars. Labāk pabūt domās vienam, nevis gūt pideras slavu. No lielām ambīcijām pārēju uz lētu adaptāciju. Kā dzīvot sabiedrībā, man laikam vajag pamācību. Es biju dzirdējis kādu sakot, ka pasauli droši. Nekas neiet uz postu, viss ok, es domāju. Tu laikam kļūdies, vajag tomēr atvērt tāds savs. Kā teica Vangi, esiet gatavi, drīz būs pasaules gals. Esmu gatavs glābt savu dirs, lai kapā būtu vieta. Tas nav banāli, jo katrs skaita savu pakāpienu. Un lūdzu parādi man, kas ir patiesi un īsts. Nav jēga diskutēt, jo katrs ir atpazīstams šodien. Jā, šodien visus pazīst, bļaļ.